Pirmās dzemdības. Vai pirmās dzemdības atšķirās no atkārtotām dzemdībām? Jā, ir dažas īpatnības, par kurām es tev tūlīt pastāstīšu. Ja tev ir pirmās dzemdības, ir dažas lietiņas, kas tev būtu jāņem vērā. Bet vispirms gribētu teikt, ka dzemdības ir dzīvi izmainošs notikums. Un tas ir ļoti svarīgs notikums. Un principā medicīnā šī ir vienīgā situācija, kad sāpes ir vēlamas un pat vajadzīgas, lai varētu notikt šī bērniņa virzība pa dzemdību ceļiem. Un dzemdību sāpes, jeb kontrakcijas, ir raksturīgas ar to, ka tās ir tiešām ļoti spēcīgas, bet ir laba ziņa, ka tās ir ar pārtraukumiem, ka starp šīm sāpēm ir pārtraukumi 5 līdz 10 minūtes. Līdz ar to sieviete var atpūsties, atvilkt elpu, un šīm sāpēm ir raksturīgs, ka tām ir laika limits. Ja mums sāp zobs, tad, protams, mēs pēc iespējas ātrāk gribam tikt no šīm sāpēm vaļā, jo tās arī neko labu nedod. Tad dzemdību sāpes ir tās sāpes, kuras mēs zinām, kad bērniņš piedzims, sāpju vairāk nebūs. Kādreiz ir, kad sieviete varbūt domā, citām sievietēm gan sāp, un viņas ir stāstījušas par to, cik ir grūti, bet man nesāpēs. Parasti tā tas nenotiek, un šīs ir sāpes, kuras beigās pilnīgi noteikti atnesīs prieku un ir vērts viņām iet cauri. Un vēl interesanti, lai cik daudz tu būtu dzirdējusi par dzemdībām, lai cik daudz tu būtu lasījusi, bet tomēr, kad pienāk šis mirklis, ka tev pašai jādzemdē, tikai tad tu pa īstam saproti, kas tas ir, par ko visi ir runājuši. Kādas būtu īpatnības pirmajām dzemdībām? Mēnesi aptuveni pirms dzemdībām tu būsi jutusi tās saucamās Brekstona Higsa kontrakcijas jeb treniņu kontrakcijas. Kas ir, kad dzemdīte savelkās, tāda paliek cieta, rada tādu diskomfortu nepatīkamu, un kādreiz ir, ka īpaši, ja mēs runājam par pirmām dzemdībām, sieviete var sajaukt šīs treniņu kontrakcijas, ja viltus kontrakcijas ar īstajām kontrakcijām. Jo par cik sievietei nav šī pieredze, viņai liekas, tas tiešām tā kā sāp. Sievietēm, kurām varbūt šīs treniņu kontrakcijas parāds jau mēnesi pirms dzemdībām, varbūt tas nebūs raksturīgi, ka viņas varbūt sajauktu, bet sievietē, kurai, teiksim, 2 nedēļas pirms dzemdībām parādās šīs treniņu kontrakcijas, viņa varētu arī tās sajaukt ar īstajām dzemdību sāpēm. Bet kāda ir atšķirība? Tātad treniņu kontrakcijām nebūs dinamikas. Visbiežāk tās sāksies pēc kaut kādas fiziskas slodzes, pēc seksuālām attiecībām, bijusi gara pastaiga vai bijusi aktīva diena. Un tad atkal, kad sieviete atpūšās, atlaižās, viņai šīs treniņu kontrakcijas pāriet. Savukārt īstās kontrakcijas nebūs saistītas ne ar tavu fizisko slodzi, un tās arī nepāries, ja tu mainīsi pozus un apgulsies, tās nepāries. Un plus tam būs dinamika. Tas nozīmē, ka viņas tomēr paliks vai nu stiprākas, vai nu paliks īsāks starplaiks starp viņām. Un ja tu skatoties pulkstenī uzņem laiku un redzi, ka tev veselu stundu ir ik pa 5 minūtēm kontrakcijas, tad tās noteikti nebūs viltus kontrakcijas, bet tās būs tomēr īstās kontrakcijas. Šīs viltus kontrakcijas, ja Brekstona Higsa kontrakcijas, īsti nav skaidrs, kāpēc tāds veidojas, bet tāpēc, ka vienkārši dzemdīte gatavojās un tiltiņi veidojās, savienojumi tiltiņi starp muskuļu šķiedrām, vienkārši dzemdīte sāk gatavoties dzemdībām. Tad vēl kāda pazīme, ka drīz būs dzemdības, ir bērniņa ieslīdēšana iegurnī. Kā to sieviete izjūt? Ka viņai vēders paliek tā kā mazāks, noslīd tā kā uz leju un paliek, teiksim, piemēram, vieglāk elpot. Parasti tas notiek apmēram 1-2 nedēļas pirms dzemdībām. Bet kādreiz varbūt ir sievietes, kurām šī bērniņa vēdera noslīdēšana un bērniņa ieiešana iegurnī
notiek tikai 1-2 dienas pirms dzemdībām vai vispār tikai tad, kad sākas dzemdības. Tā kā, tad vēl gļotu korķis, tā saucamais gļotu korķis jāatdalās. Dzemdes kakls ir garš un slēgts, un tajā iekšā ir gļotu korķis, kas aizsprost to dzemdi, lai neiekļūtu nevajadzīgi mikrobi. Un tad, kad tuvojas dzemdības, tad šis korķis atdalās. Un sieviete to jūt kā pastiprinātus gļotainus izdalījumus, kuriem var būt kāda asinstīdziņa, kuri var būt nedaudz brūnīgi. Un parasti šis gļotu korķa atdalīšanās liecina, ka ja ne šodien, tad tuvāko dienu laikā dzemdības būs. Tad visu dzemdību posmu visas dzemdību procesu mēs varam iedalīt tādos 3 periodos. Pirmais periods ir dzemdes kakla atvēršanās līdz pilnam atvērumam. Otrais periods ir no pilna atvēruma līdz mazuļa piedzimšanai. Un trešais posms periods ir placentārais periods, kad piedzimst placenta. Par visām šīm dzemdību posmiem jūs varat noskatīties atsevišķus mūsu video, kur vecmāte Baiba Stikute stāsta par katru vienu no tiem. Bet es tikai pieskaršos nedaudz tam, kādas ir īpatnības, ja mēs runājam par šīm pirmajām dzemdībām. Tātad pirmajām dzemdībām ir raksturīgi, ka dzemdes kākls līdz pat dzemdību sākumam ir garš, diezgan garš, 3,5–4,5 cm. Tas ir slēgts. Un tad, kad sākas šīs dzemdību kontrakcijas, tad sāk nevis uzreiz sāk vērties dzemdes kakls, bet tas sāk īsināties, mīkstināties, līdzināties. Un to mēs saucam par tādu pirmā perioda latento fāzi. Un šī latentā fāze pie pirmajām dzemdībām, diemžēl, bet varbūt arī ļoti gara, no 8 līdz pat 20 stundām. Un kādreiz sieviete var piekust un nogurt, un viņai liekas, es visu nakti mocījos sāpēs, un varbūt viņa aizbrauc uz slimnīcu, un viņai pasaka, ka ir tikai 3 cm atvērums, un tas var atnest vilšanos, kā tā. Bet tā var būt, tas ir raksturīgi un tipiski pirmajām dzemdībām. Tātad šis posmiņš ir līdz šim atvērumam maksimums 4 cm, kurš ir garš un lēns. Un ja tiešām tās ir tās 20 stundas, protams, sieviete var piekust un nogurt. Bet gribu tev atgādināt, esi pacietīga. Tas vienalga, pat ja izskatās šī mirklī bezcerīgi, vienalga process ies uz priekšu un viss notiks. Kādreiz ir sievietes, kurām šis iešūpošanās posms ir stipri garāks. Tāpēc ir labi, ja ir atbalsta persona, ir vīrs, kurš var būt ar tevi kopā. Tad jau tāda aktīvāka fāze sākās no tā mirkļa, kad dzemdes kakliņš ir nolīdzinājies, sāk vērties aktīvi vaļā, tātad no šiem 4 cm līdz pilnam atvērumam, kas ir 10 cm. Un te jau šī virzība ir nedaudz ātrāka. Šis posms ir aptuveni 5 līdz 12 stundas. Vidēji varētu teikt, ka dzemdes kakliņš verās ar ātrumu 1 līdz 1,5 cm stundā. Bet šim periodam ir raksturīgi, ka sāpes ir diezgan intensīvas, atstarpes starp sāpēm paliek īsākas, tās varētu būt vairs tikai 5 minūtes, varbūt pat 3–4 minūtes. Šajā periodā arī parasti noiet augļūdeņi, kas ir fizioloģiski, ka augļūdeņi noiet šajā aktīvajā fāzē, un augļūdeņu noiešana vēl vairāk provocē intensīvākas sāpes. Šis ir mirklis bieži vien, kad arī vīrs, kurš ir blakus, var neizturēt, un viņam var likties, dariet kaut ko, manai sievai ir grūti, viņa cieš. Un te arī vajag vienkārši pacietību un zināt, ka tas ir labi, ja personālam nav jāiejaucas, un tas ir labi, ja medikamenti nav jādod, un dzemdības, ja notiek viņas dabīgi, tad nekāda iejaukšanās nav vajadzīga, mums nevajag neko ne stimulēt, ne bremzēt, tad viss notiek dabīgi. Tas ir vislabākais, kas var būt, tā kā vienkārši tam ir jāļaujās. Un šis ir tas mirklis, kad bieži vien mēs arī to sakam, sievietei ir vienkārši
vienkārši jāļaujas tām sāpēm, jāļauj viņām sāpēt, elpot pareizi, ko viņa ir apguvusi jau pirms tam. Un tas ir ļoti svarīgi zināt, ka ar katru to sāpi tuvojas tas mirklis, kad bērniņš drīz dzims. Nu tā. Un tad ir šis otrais periods, kas ir no pilna atvēruma līdz bērniņa piedzimšanai. Tātad notiek bērniņa virzība pa dzemdību ceļiem cauri mazajam iegurnim. Un te ir šī īpatnība, ka arī pie pirmajām dzemdībām šis periods būs garāks kā pie atkārtotām dzemdībām. Tas būs stundu vismaz līdz pat 2,5, nu maksimums līdz 3 stundām. Līdz ar to, ja jums saka, urā, ir pilns atvērums, drīz mazulis dzims, ar vārdu drīz mēs nedomājam pēc 5 minūtēm, 10 minūtēm, ar vārdu drīz mēs domājam, ka pēc stundas, pēc 2 mazulis būs klāt. Tā kā vēl pacietību. Un šī perioda beigās veidojas šīs tā saucamās dzīšanās sāpes, kad ir šī spiediena sajūta un gribās spiest, un tās jau ir daudz savādāks nekā tā dzemdes kakla atvēršanās. Sievietes bieži vien arī tā saka, ja, kad visgrūtākais ir šī dzemdes kakla atvēršanās, kas ir gari, mokoši un tiešām ļoti sāpīgi. Bet tad, kad jau mēs bērniņu varam un drīkstam spiest, tad tas pat rada nedaudz tādu atvieglojumu sajūtu, un tad tev jau arī šī motivācija ir, jo tu jau saproti un pati jūti, ka viņš virzās un tūlīt viņš būs piedzimis. Un tad, kad bērniņš ir piedzimis, tad, protams, ir šis placentārais periods, kurš ilgs 20-30 minūtes, un placentārais periods gan neatšķirās, vai sieviete dzemdē pirmoreiz vai atkārtoti, un, protams, to nevar salīdzināt, tas vairs nav sāpīgi, jo placenta ir stipri mīkstāk un vieglāk nāk pa dzemdību ceļiem, tas vairs nav sāpīgi. Tā, tas būtu par dzemdībām un šīm īpatnībām. Tātad pirmās dzemdības būs garākas un grūtākas, un varbūt kādreiz emocionāli ir grūtāk, jo sieviete varbūt tomēr ir iedomājusies, ka tas ir savādāk, ka viņai varbūt vai nebūs tās sāpes, bet vai būs stipri vieglākas, un kādreiz var atnākt šī vilšanās, nu, ja tiešām ir bijis grūti un smagi. Tāpēc ir tam jāsagatavojās, ka viegli nav, bet tas ir to vērts. Un ko vēl noslēgumā gribēju teikt par līgumu? Vai vajag slēgt pie pirmajām dzemdībām līgumu? Es teiktu drīzāk jā, nekā nē, jo, kā es minēju, dzemdības ir garas. Tās var būt 10, 12 līdz pat 20 stundām. Un tad gadās šī situācija, kad dežūra personāls varbūt jau ir nomainījies 3 reizes. Un tas ir, protams, apgrūtinoši, jo varbūt ar vienu vecmāti tev izveidojas labs kontakts, un tad atnāk cita dežūra vecmāte, un varbūt neiet tik labi arī šis emocionālais kontakts. Un tad ir brīnišķīgi, ja tev ir viena vecmāte, jo līguma dzemdības tas nozīmē, ka tā vecmāte, kura iesāka ar tevi šīs dzemdības, tās arī nobeigs. Un vēl ideāli ir, kā mēs arī praktizējam savā klīnikā, kad sieviete jau grūtniecības laikā nāk vizītē pie vecmātes un iepazīst vecmātu. Un tad arī ir šī iespēja, ka, ja būs vēlme un vēlēšanās, ka var noslēgt arī šo dzemdību līgumu, kas man liekas ir ideāli, ja sieviete ar savu vecmāti ir pazīstama jau visu grūtniecības laiku, un dzemdības ir vienkārši kā kulminācija un noslēgums visai šai aprūpei un kopā būšanai. Bet, protams, ja varbūt tev ir vīrs un tu domā tāda emocionāli, tas būs noteikti ļoti, ļoti svarīgi un pietiekoši. Ja? Bet līgums tas, protams, būs, ka tev ir šis arī profesionālis blakus, kurš arī medicīniski var novērtēt un izvērtēt šo situāciju. Bet ir sievietes, kurām varbūt tas nav svarīgi. Tā kā tev pašai arī tas ir jāsajūt un jāsaprot, bet ja man jautā šo viedokli, tad pie pirmajām dzemdībām man liekas, ka tas ir tā kā būtiski. Tad, kad jau sieviete atkārtot dzemdē, viņai jau ir pieredze un viņa jau bišķīt zina, ko viņa arī grib un kā viņa gribētu. Ja? Tad jau ir nedaudz vieglāk. Nu tā, ceru, ka tev šī informācija noderēja. Paldies!